Dabūj! Daug! Nu! Čau! Wow! Un aiziet! Šeit neviens cits kā Jumbo Jānis Trekteris! 32 gadi, Kodavere, Peipus! Un aiziet! Čau! Pirmais marts, Igaunija, Kodavere. Rīt sākam, šodien iesildamies priekā, Džeki. Beidzot, es esmu kadrā trāpīt. Šodien mums ļoti laba diena, tāpēc, ka mēs ķersim ēdzelu daudz. Man, this might be something lethal. Like a beast that can't be tamed. This the kind of rage you can't contain. Yeah, this might be something lethal. You can really see the flames. Feeling like it's borderline insane. Man, this might be something lethal. Yeah, this might be something lethal. Feel it coming. The pressure start thumping, ain't no running, ain't no running. It might cause a rave, all my people start jumping. You can feel the blood, shit, it get your blood pumping. Okay, you better take a seat. Don't step inside the kitchen if you cannot take the heat. Paņem āķi paņem. Kas te āķi paņem? Man kaut kas labs ir, āķi paņem. Jā. Kaut kas ir labs. Kaut kas ļoti labs. Man viss ir diezgan smalki. Jā, gapa paņem. Jā. Sānos. Uz leju, labi. Es neko nevaru izdarīt. Nāc filmē, Osī! Labs pastāsties. Tā huizi. Bet iepista tā, ka es telefonu nometu lejā. Un bremzīti taisu vaļā. Nē, aukla man ir laba, bet es vairāk par to karabīnu. Es neforsēju. Es tiešām neforsēju. Jā. Līdam? Jā. Vasara nevar. Vasars tas... Jā, iektat 2 kilogramu atveru. Man šogad kilo 200. Neflotē rādīja daudz ceļu vai? Es godīgi sakot čatu vai kaut ko tādu.
labs? Ai, iet turum, ja? Jā. Jā. Nezinu. Čeki nezinu. Iet. Es dod. Es ļauju iezaukt, parādi. Paņēmu, tas šajā nogriez, iet prom. Dod. Pagad nevar neturēt rokas tu vilku. Vai ir amortizācija? Jā, ir rušā. Jau rokas norādes ir viegli. Nopietni, ja? Vita? Nē, es nečekarēju. Lai viņš sledā neies, viņa galvenais. Viņš baigi aizies lecot. Vai bite, vai tā? Ir to vien. Ņem to gafu. Jā, tas būtu patīk. Dabūj! Lūk! Nu! Čau! Wow! Un aiziet! Šeit neviens cits kā Jumbo Jānis Trekteris! 32 gadi, Kodavere, Peipus! Un aiziet! Mēs no Tukuma esam. It's looking like a feast, guaranteed to flame the streets. Iedu, es pazarīšu. Viņš teica, Viņš teica, ja nebrauc uz Latviju. Yeah, this might be something lethal. Welcome to the valley, it'll eat you alive. It'll hit you out of nowhere like a thief in the night. Ain't no way you can hide, it came seeking a fight. Push the pedal to the metal, better keep up the stride. Keep up the pace, this is a rage, we gon' light up this place. Please make some space, or move out the way. Come in with pressure, get smacked in the face. Something lethal, like a beast that can't be tamed. This the kind of rage you can't contain. Yeah, this might be something. Censīts kā ierasts ir uztaisījis ploviņu, jubilejas ploviņu. Tā kā, tie, kas nezinu, man šodien ir dzimšanas diena, 3. gadu pēc kārtas mēs atrodamies Peipus ezerā. Šogad Kodaverā. Un, ja gribat mani apsveikt, ierakstiet komentāru, ko jūs man novēlat. Te mēs esam arī telti uzcēluši. Paldies Salmo, kas vienmēr atbalsta, vienmēr ir atsaucīgi. Tas ir forši. Paldies, Džeki. Ja jūs esat līdz 10 cilvēkiem un jums ir 2 kvadras, es domāju, karakatu pat nevajag. Bet mēs izmantojam atkal karakatu pakalpojums. Ieved iekšā, vai karakats ieved tur, kur ir zīves un tu laidī, un viss notiek. Nu, nē, tāpat tās vajadzēja pastaigākās, kā man baigi paveicās. Izmet mūs ārā visas, izurba caurumu, nekā nebija. Pēc 50 metriem atkal, es ik pa 50 metriem rotēju. Un, jā, pieķērās tā 3 kilo līdaka, 72 centimetri. Lielākais, ko es esmu noķēris vispār ziemas copē, godīgi sakot, ziemas copē man ir bijusi ļoti slikta šogad Latvijā. Peipusā, nav tā, ka baigi labi asarķeroties. Man sanāca tāds atgadījums, ka man praktikas vads bija ap kaklu. Es ar šito urbu, man aptinās vads ap kaklu un es to vadu sabojāju. Tā kā baigi prātīgi vēl, paši sevi jūs varat nožņaukt, jā. Bet man draudzenes māsas draugs ir foršs cilvēks un viņam patīk ar elektroniku ņemties, tā kā viņš salaboja. Paldies tev, Edgar. Un tas ir par praktiku, par gadžetiem, bet kāpēc es aptēdos un kāpēc mēs ienācām šajā lielajā oktagonu teltī, ir tas, ka man liekas viens no pēdējiem video, ja ne pat pēdējais, mēs ar Osītu uzfilmējām reklāmu ķīniešu zemūdens kamerai no firmas Chasing. Pašu video pa specifikācijām es negribu stāstīt tagad, to jūs varat izdarīt video, kas būs tajā vai tajā stūrī augšā, bet es gribu ātro plusus, mīnusus pateikt pa kameru. Man nepatīk tas, ka ir jāizmanto telefons, kad viņai nav iebūvēts, kā saka, ekrāns, kā tas ir citām zemūdens kamerām, jo proti, piemēram, ar dīperu
man nepatīk dīpers tādā ziņā, ka tev jāizmanto telefons. Tāpēc praktiks ir baigi labā lieta. Bet man telefons jāizmanto jebkurā gadījumā, ja es gribu izmantot zemūdens kameru. Ja. Tas ir principā lielākais mīnus šai kamerai, kas man nepatīk. Citas lietas, jā, ir jāpiešaujas pie tā leņķa. Teiksim, te ir leņķis, tu laid lejā, jā. Tu laid lejā kameru, un tad ir grūti viņš tādos, 45 grādos tā kā ir, ja. Bet kā es skatījos pats ražotāja mājaslapā, tā kamera vairāk ir domāta tādām, es nezinu, brekšu karpu barotājiem, kad viņi šitā te uz grunta stāv, jo te ir smaguma platformiņa, un tad ļoti labi var redzēt, kā iebaro, tā vieta ir kā zivs piepeli klāt, un, tādā ziņā, jā, viņi ir ok. No copes, no laivas copes, teiksim, kaut kādā sīgu copē arī tajā pašā zemledus copīs nolaid lejā, es sapratu, te nav. Vienkārši tas čakars, ka tu paņem un pieliec to telefonu klāt, tas nav, tas man nepatīk. Forši tas, kad ir 30 metri, jo dziļāks ietas Latvijā, kur copēt pa 30 metriem, protams, ka ir, bet tajā pašā Daugavā 25 kaut kas tāds. Man patīk tas video kvalitāte ir forša un strīmot arī. Es pats nestrīmoju tagad, varbūt, nezinu, būs jāuztais kaut kāds tests strīms, varbūt Twitchā vai YouTube'ā. Arī var droši ierakstīt komentāru, vai jūs kaut ko tādu gribētu ar copu saistībā. Varbūt reizi mēnesī, piemēram, kaut ko tādu izdarām. Vakar mēs spēlējām pokeru. Osīts bija bišķiņš saguris, bet kaut ko viņš tur iefilmē. Es uzvarēju pokerā jau 2. gadu pēc kārtas. Tā kā... Trešā nebūs. Mums tā cope ir 1/3 daļa pa lielām. Tas tāds pikniks, kas grib bišķi vairāk pamakšķerēt, ir tāda iespēja. Teiksim tā, mēs nevis atradām vietu, kur ir zivs, un tad uztaisījām telti, ja? Mēs uztaisījām telti un apskatījāmies, vai te ir zivs. Nē, šeit nav zivs. Raimis izrādes neveiksmīgi sarunāja šitās ragavas, viņas nevarēja ņemt. Bet mēs esam te, atbrauca īpašnieki, izlamāja normāli, Osīts to nenofilmēja, bet ar emocijām saprotot, Kārli vienkārši paņēma un tur pa gaisu aizsieda. Vienkārši viņi šitā paņēma un purdinātāja. Tagad man Kārlis pie psihologi ir jāved. Vai godīgi sakot, jā. Senāk, ka mēs esam, rupki sakot, noplisījuši šitās te ragavas. Tagad viņš ir ļoti dusmīgs, un mēs braucam savākt citus cilvēkus. Šeit ir visi manējie, ka pašā aizmugurē ir kaut kāds ārzemnieks, kas runā tikai angļu. Tā kā, principā, paldies Raimondam, kas sarunāja šīs ragavas. Nav, Veipus Speros! Kas ir? Veipus Speros! Pagā, viņš tev bija patot. Veipus, Koldavere, paldies visiem, kas skatījās šo epizodu. Nospiežam laiku, ierakstam novēlējumu un tiekamies nākamajā epizodē, lai jums visiem izdevies jaunais gads. Un aiziet! Un aiziet!
kombinācija. Nu tad daudz liels tur esat, jā? Apsveic, Džambo! Tas bija labi. Tas bija ļoti labi. Čau! Lai tie lielākie lomi vienmēr.